Tu tik paskati, kāds skats uz Bankoku no 86. stāvā. Un tagad 8:39 no rīta nav cilvēku, tāpēc ka... Visi guļ vai nu visi ēd. Jā, vai nu guļu, vai nu ēda. Un mēs vieni paši tepat uz viesnīcas jumta varam pastaigāties un skatīties šo fantastisko skatu uz Bankoku. Nu, diezgan aizbūvēts. Tur ir vairāk skaistu ēku uz to pusi. Ejam, paskatāmies. Nav gadījumā tur aiz stūra? Nu labi, ejam. Es vairs neatceros. Ejam, skatāmies te. Bet šī vispār platforma kustās vakarā. Nu, pēcpusdienā arī. Tagad nē. Tagad ir izslēgts kaut kādā brīdī, un tā kā kustās, tur vispār sanāk forši tu stāvi, un visu 360 grādu panorāmu vari ieraudzīt. Visu šo ten tu vari ieraudzīt, nekur neizkustoties. Fantastiski. Sanāk arī skaisti uzfilmēt. YouTube'ā, vlogā Make Adventure Happen būs arī skats no griešanās. Nu, nav jau baigi savādāk, vienkārši tas, ka tu vari stāvēt un nekustēties. Un, kas man liekas ļoti forši ir tas, ka šis ir skaistākais skats Bankokā, ko mēs esam redzējuši. Un, ja tu paliec viesnīcā Bajoki Sky Hotel, šīten ēka, tad tu nemaksā par šito. Tu vienkārši nāc. O jā, tā kā Una teica, te vairāk visādas interesantas ēkas. Šis ir mans mīļākais stūrītis. Tu vienkārši nāc, ja tu esi Bajoki klients un skaties, cik daudz tu gribi. Tur tālumā, es nezinu, vai kamerā vispār redz, tur tālumā ir upe, un tas nozīmē, ka tur ir tas vecais centrs, kur ir pils, guļošā Buda, Vatarun, Kaosan, un te viss tā rītīgi aizbūvēts. Bet ir aizbūvēts, jā, bet ir arī diezgan daudz zaļuma, un Bankokā ir forši parki, piemēram, Lumpīnī ar lielajām ķirzakām, vai kāds bija Benchakiti. Jā, Benchakiti ir forši. Un vēl nobeidzot, kāds skaists skats, jā, nobeidzot, ja tu rezervē laicīgi, vismaz 1-2 mēnešus iepriekš, kā, tāda ir mūsu pieredze, tad šā viesnīcā istabiņā maksā sākot no kādiem 60 eiro. Nu, fantastisks, manuprāt, deals, laba cena par to, ka tu iegūst arī neierobežotu pieeju uz šo platformu. Var nākt no, kā tur bija, no kādiem 7-8 no rīta līdz pusnaktī, un te ir vairākas tās platformas.